Starp slaveniem arhitektiem, māksliniekiem, kinofilmām, mūzikas un skatuves darbiem pie tautas tradīcijām Latvijas kultūras kanonā ir sameklējama rudzu maize. Latvijas kultūras kanons ir izcilāko un ievērojamāko Latvijas mākslas darbu un kultūras vērtību apkopojums. Tajā iekļauti darbi 7 kultūras nozarēs – arhitektūra un dizains, kino, literatūra, mūzika, skatuves māksla, tautas tradīcijas, vizuālā māksla. Šobrīd Latvijas kultūras ministrijas veidotajā kanonā iekļautas 99 Latvijas kultūras vērtības. Rudzu maize – vienkārša un dižna savā būtībā. To kultūra vēsturniekam Valentīnam Lukaševičam apstiprināja arī sastaptie maizes cepēji. Jā, mēs paši mājās cepam. Mēs esam no Jēkabpils mājās cepam malkas krāsnī maizīti uz kļava lapām. Un mēs sākumā sākām visu rupmaizi, jo rupmaize ir tā, kā jau mēs visi zinām, latviešiem vistradicionālākā, riktīgā no rudzu miltiem, un arī tēva mamma, mana vecmamma iemācīja cept rupmaizi ar dabīgo ieraugu, bez rauga raudzējiem, un ar to arī sākām. Tiešām liekas vienkārši, no rupjiem rudzu miltiem ceptu maizi sauc par rupmaizi, bet no smalkākiem sijātiem rudzu miltiem cep rudzu salckābo maizi. Un to, ka ir ne tikai rupmaizes, bet arī salckābās maizes, izrādās nosakām mēs ar savām vēlmēm. Bet pēc tam laika gaitā pieprasījums bija cilvēkiem arī pēc citām maizēm, tāpēc arī salckābo sākām cept. Tā ir no bīdelētajiem rudziem. Arī tikai rudzi iekšā, kvieša nav vispār, bet citādāks malums bīdelētie. Un pēc tam arī kviešu maizi sākām cept, baltmaizīti no kviešiem. Tā ka mums sanāk izmantojam tikai rudzus un kviešus maizes cepšanai. Tā garoziņa šitāda, cits varbūt saka, ka tas ir slikti vai labi, vai tādai garoziņai ir jābūt? Garoziņa malkas krāsnī cepot tāda būs, tāpēc ka elektriskajās var visu pieregulēt, izdarīt, bet malkas krāsnī atšķirās garoziņa. Sanāk ir, ka vairāk saplīst, mazāk saplīst viņa cepot. Tas arī no karstuma ir atkarīgs. Redz, ka ir dzirdēts, ka cep tā, ka divās krāsnīs vienu karstāku izkurina otru vēsāku, un tad iešo sākumā karstajā, lai aproja garozu, tad liek vēsākajā. Bet tā kā mēs cepam, kā vecos laikos arī mājās visi cepa vienā tajā krāsnī, tad mēs viņu izraudzējam, kāda viņa izkurināta ir, tādā šaujam iekšā, un tad arī atšķirās, kurš ir dziļā krāsnī mazāk saplīst, kurš tuvāk durvīm vairāk saplīst un tā. Ja par kviešiem baltmaizes cepšanai ir skaidrība, tad rudzēm ir nācies izcīnīt savu vietu zem saules. Tā tiek vēstīts, ka daudzās valstīs rudzi tika un tiek uzskatīti kā pārtikā neizmantojami graudaugi. Vēsturnieks Josifs Ročko Latvijā sameklēja tikai pozitīvas atsauces. Brošūra Latgales kulinārojas mantojums teikts, ka rudze ir graudzāļu dzimtas labība. Rudze aug galvenokārt ziemeļu puslodē, tostarp arī Latvijā. Kā kultūra augs, tas izveidojas no rudzu savaļas formam. Cilvēkiem rudze bija pazīstama jau tālā senatnē. Latvijā rudzes audzē jau vismaz kopš 8. vai 9. gadsimtā. Tomēr šajos meklējumos atklājās, ka rudzi to radurakstos tiek uzskatīti par savvaļas augu un dažviet pat nodēvēti par nezāli. Taisnības meklējumos devāmies uz Nacionālo botānisko dārzu un taujājam ekspertam. Piemēram, rudzi, vismaz tā vēsta nostāstu, un iespējams, ka tas tā arī ir. Rudzi savā laikā esot bijuši, vai pareizi sakot, rudzu savvaļas formas, nezāles, kviešu un miežu laukos. Tikai pamazām, kultūrā veidojot arvien formas ar daudz lielākiem augļiem, ir iegūtas rudzu šķirnes, un tie ir kļuvuši arī par līdzvērtīgu kultūru augu. Rudzi savā būtībā atgādina Latviju stāstu. Audzēti, kopti un loloti tiek kļuvuši mūsu klimatiskajos apstākļos par galveno maizes labību. Rudzu maizi savā cebiņā lika jau mūsu vectēvi, un tagad tā ir latviešu ceļa maize pasaules gaitās. Jā, tā ir, tāpēc, ka rupmaizi tieši mūsu platuma grādos tas ir īpaša maize, tāpēc, ka ārzemēs, cik es zinu, citur daudzās vietās nemaz nepazīst. Tādā Norvēģijā, Francijā visur tādas rupmaizes kā tādas vispār nav. No rudzēm maizi viņi necep, un tāpēc arī ļoti daudzi no mums iegādājas maizi vest kā ciemu kukuli saviem radiniekiem uz ārzemēm, kur tādas maizes nav, bet kuri atcerās to bērnības garšu un grib tieši tādu. Saki, lūdzu, kas šitai maizītei klāt ietu vislabāk? Vai pa virsū smerēt, vai ēdiens kāds?
Nu, viņu var ēst principā gan ar saldu, gan ar medu, gan ar sāļu speķi, bet manā skatījumā viņa perfekti ir arī tikai ar sviestu, piemēram, vai arī tikai speķas šēlīta virsū, bet ēst viņu var gandrīz vai pie visa kā, arī saldajos rīvmaizē izmantot, maizes zupu taisīt. Tā ka viņai, kā jau no veciem laikiem pielietojums, ārā neko nesvied, izmantoja visu, gan sakaltušo, gan svaigo un tā. Tā tai dzīvē ir simboliski un pamācoši. Rudzi no savvaļas par galveno labības graudu un spēka avotu, pat Latviju kultūras kanonā.